Es no savas puses visu izdarīju. Ja? Mēs vienojāmies. Pirmā puse tagad, otrā puse pēc tam, kad jūs dabūsiet ierakstu. Skaidrs? Viņam ir viena vājā vieta. Kāda? Meita, varbūt viņu vajag izmantot kā ēsmu. Laba doma. Man patīk. Neizkumsti. Vakarā sazvanamies. Noteikti. Tu man patīci. Tu man patīci. Tu neesi vesela, tu esi slima. Jā, es nesaprotu, par ko tu runā. Tev vajag normālu speciālistu. Nu, kas ir Julijus? Viņš ārstē kaut kādas atkarības no alkohola, no narkotikām, bet tev ir nopietnas problēmas. Kāpēc tu vienkārši aizgāji pie Ievas un visu viņai izstāstīji? Es Ievai neko nestāstīju. Pagaid labi zīmējumus es atradu, bet par tiem es gribēju runāt vēlāk. Labi. Es tūlīt būšu. Mērķis tuvojās. Kā sapratāt? Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, netazaudē, kāpēc man atsīties, vecuns lai var mainīties. Tu mani jūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Paskaties, pirms saulētas sādien no Ēģiptes. Tā kā abi divi nepīpēt, varēsiet beidzot kaļņāņčiku pakurīt. Iedomājieties, tie jau bļudeki lidostā, mētātās somas šurp, turp, gandrīz visu sačakarēja tur iekšā. Ko jūs tu darījāt bez manis? Krabis pa nakti palika? Nu, es... Jā, viņš te palika katru nakti. Vari krabīgi iziet uz sekundi, mēs parunāsim ar māsu. Kāpēc? Vienkārši parunāsim. Nu, labi. Kas ir? Mēs negājām tavā istabā. Da man pofīgi, nu, es tikai gribēju pajautāt. Tu krabu pazīsti labāk nekā es. Jā, es viņu pazīstu labāk nekā tu. Tā, blin, nu... Agatiņš tiešām ar mentiem visu ir beidzis. Nu jā, protams, viņi taču izmeta no turienes. Taču to zini, kas tev ir? Ko tu kasies? Ar Santu kaut kas nav labi. Nu, nē, ar Santu viss ir superīgi. Vienkārši viņas fāteris uzlika ultimātu, ja es nebeigšu ar kontrabandu, tad lai pie viņas meitiņas nelien. Es viņu ļoti labi saprotu. Kurš gribētu savai meitai draugu, kurš pēc dienas jau būs cietumā? Maga, tu stulbēsi? Zini, kāpēc es tev gribēju ar tevi parunāt? Nu? Tu neiebilsties Santai uzdāvināt māmas gradzenu. Nu, ķipa kā sadarināšanos. Es nesaprotu, tev naudas nav nopērts citu. Nu, kas ir? Es gribēju māmas gradzenu uzdāvināt. Man likās, ka tev Santa patīk. Jā, man viņa ļoti patīk, bet tas ir mūsu dzimtas gradzens. Es gribu to kādreiz nodot tālāk savai meitai. Tā labi, ka tev būs meita. Varbūt es esmu stāvoklī. Ko? Nopietni? Nu, nē, es domāju, kaut kad hipotētiskā nākotnē. Geķa krabis tev pieskatīs. Es tev palīdzēšu izvēlēties sadarināšanās gradzenu. Tad es nevaru paņemt māmas, ja? Nē. Nu, labi. Kur tu esi, Santa? Pilsētā. No Kūperam tev bija jāpārved mājās. Jā, atved arī. Es esmu ceļā. Man ir kaut kādas problēmas ar mašīnu. Tu viena? Jā. Nu, bez apsardzes, meita, nu. Es taču tev teicu, bez apsardzes ne soļa. Jā. Nu, tēti, man ir apnikusi tā tava apsardze. Es visu nokārtošu un tūlītās būšu. Nē. Paliec turpat. Mēs tūlīt aizbrauksim. Jā. Nu, es taču rīt būšu mājā.
Halo? 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 Kas ir? Halo? Nezinu, viņi savāca. Ejam. Halo! Halo, tu man dzirdi? Ko tu kasies? Fiks piebrauc mašīnu pie izējas. Ātri! Tu vari paskaidrot, kas notiek? Kas ir? Kas ir? Tu man prasi, kas ir? Tu vari mierīgāk. Tu gribi, lai man aizliedz praktizēt kā psihologam, ko? To tu gribi, jā? Sveiki, kā es varu palīdzēt? Kas te notika? Es nezinu. Es godu vārds Nemuldē. neredzēju neko. Te bija man meita. Viņa Varbūt. savāca Es neredzēju. bagažniekā. Zēni, bet varbūt zvani. Ui! Lūdzu, varbūt tās laižat taču mani vaļā. Es neko Brīdīn! Tad fiksi braucam! Paldies jums. Jauka diena. Ko tu lieni virsū nelieji, ko? Nerunā ar mani tādā tonī. Kāpēc tu viņai izstāstīji par zīmējumiem? Nu, un kas tur tāds? Tu atklāji noslēpumu. Kādu noslēpumu? Nu, neizliecies. Artūrs tev izstāstīja, vai ne? Nu, jā, nu. Man viņam izstāstīt mūsu noslēpumu. Ko tu klusē? Dari, kā gribi. Saproti, ja ar Neliju kaut kas notiks, viņai ir lielas problēmas. Nu, jā, tieši tāpēc es viņai teicu, ka viņai vajag labu speciālistu, un tu tāds neesi. Un es par to parūpēšos, tā kā tu viņu vairāk nesatiksi. Tu esi greizsirdīga. Tu domā, ka man ar viņu ir romāns? Vai tad nav? Nu, tā tas nenotiek. Tu ar pliku pakaļ uzsēdies uz eža, bet eizis nokāp no kaktus un domā, bļa, viens vajadzēja tā kļūdīties. Izbeidz šito labu. Tu neesi tikus galā ar savu atkarību. Ar cilvēkiem tā mēdz notikt. Ne, tu tiki vaļā no narkotikām, bet tev ir vajadzīga jauna atkarība. Un es esmu tava jaunā narkotika. Precēties tu negribi. Bet tu esi greizsirdīgi uz katru manu soli, un tā ir tava slimība, Ieva. Jā, es gribu būt tava vienīgā. Ai, prāts. Es atbraukšu vakarā pie tevis. Čau! Sveiks! Ko te jūs par ko runājat? Julijas gribēja, lai es atnāku uz rehabilitācijas centru pastāstīt par savu pieredzi. Jā, bet, vārds taču viņai nebūs jāmin. Jā, bet es negribu, lai narkomāni rāda uz mani ar pirkstu. Nu jā, kaut kā es piekrītu, jo ideja ne tā, ko nepārāk. Labi, tad es meklēšu kādu citu. Labi. Ata. Jauka diena. Ir labi jaunumi. Es tev atradu telpas tavam jaunajam veikalam. Varam šovakar aizbraukt paskatīties. Es šovakar nevaru, es apsolīju draudzenei, ka es aizbraukšu viņus uz slimnīcu.
Nu, labi, tad varam rīt aizbraukt. Ja? Klausies, man cigaretes beidzās, paņemšu no tevis. Ja? Es tev iedošu tūlīt. Da, nu, es taču pats varu paņemt, vai tas tiešām nevaru savas sievas somiņu paņemt? Nu, ko? Klausies, man cigaretes beidzās, paņemšu no tevis. Ja? Es tev iedošu tūlīt. Da, nu, es taču pats varu paņemt, vai tas tiešām nevaru savas sievas somiņu paņemt? Nu, ko? Kas to varam stiprināt? Kas tas? Zvana saņēmējs šobrīd nevar atbildēt. Lūdzu sagaidiet signālu, ja vēlaties nosūtīt bezmaksas īsziņu par jūsu zvanu. Jogaidī. 50,000. Ko tu man stāsti? Kāds apgrozījums? Nu jā. Ko tu man stāsti? Šeit 50,000 ietirgot. Es paņēmu no bankas. Un kas būs, ja es uzzvanīšu uz banku un pajautāšu, vai viņi tev ir iedevuši 50,000? Zvan? Es zinu, kam ir jāzvan, Ieva. Nu, kam tu zvanīsi? Nelijai. Labi, Artūr, jā, man Nelija pat atdeva to naudu, viņa man zvanīja, un viņa teica, ka viņa vienkārši te grib no tevis pieņemt kaut kādas labdarības dāvanas. Un kāpēc tu meloji, nevarēji uzreiz pateikt? Tāpēc, ka es negribēju, ka tu uztraucies, tu esi tik labs, tik jauks pret viņu, un viņš šādi pret tevi izturās. Nu labi, nevajag. Nu, lai paliek tev, ņem, būs tajiem sīkiem tēriņiem. Kur tev tās cigaretes ir? Iedot man cīgas. To tas ir tūlīt. Paldies. Apgrozījums viņai 50,000. Nu kas ir? Griezts sašāv, ja? Es tiešām neko. Tūkšas lodes. Ko tas putniņš šķivina? Nu, neko es nezinu. Nē, viss, viņš ir tīrs. Pagaid, tu neko nezini, ja? Goda Laid viņu vārds, vaļā. neko. Laid vaļā. Paldies. Jā, labi. Paldies, neko. Ceļ. Ja tu izdomās iet uz policiju, Nevajag. jā, tad izdomā, Nevajag. kuru kā. Pagaid, viņš to tikai baida. Viss būs kārtībā. Ej, apsardzes. Viss, paldies, ka biji. Paldies. Jā, man cilvēki tev aizvedīs. Viss. Kāds zvanīja? Aizvanīja. Ko tu to grīdi sacūkāji? Kas tur notiek? Es visu satīrīšu. Nu, bet kā domā, kurš būtu gribējis viņu aizvest projām? Ko? Kā tu domā? Makars. Man arī tā šķiet. Nu, ko darām? Braucam pie viņa? Pagaidi. Varbūt tās ir lāmatis. Jāgaid zvans. Vai ka iznāc? Halo? Ķēniņš klausās. Zvanu sakarā ar jūsu meitu. Es zvēru, es nezināju, ka tā būs viņa. Es būtu ziņojis. Kur viņi ir? Es nezinu. Kas zina? Ir izdarījis tā, lai neviens neuzzinātu. Bet es domāju, ka viņai viss ir labi. Un liekas, ka prasīs arī izpirkumu. Man neviens nezvan. Tad zvanīs. Nu viss, vairāk neko negaidām. Laižam projām. Es vairs nevaru. Kā uz kurien? Kā tu domā, uz kurien? Sapratu. Laižam. Ejam. Kādu viesi? Ko tev vajag? Sarunāt. Joprojām formā? Vienmēr.
Dzersi? Es labāk izskaitīšu līdz 10. Es gan iedzeršu. Citādi pavajag niknas. Es varētu nosist to pētē. Kāds sūds. Cēlies augšā. Mums jāparunā. Nu, kur ir mana meita? Jā. Viss notiek. Labi. Gaidīšu vēl. Kurš Sigurds? Guļ. Viens? Nu jau viens, jā. Un tu te tā kā tāds labs, uzticams draugs stāvi un sargā viņa miegu, ja? Vislabākais, jā. Tev patīk šī kleita? Apgriezies. Pacēl rokas. Ko man vēl tev kleitu pacelt? Nu jā, man labāk patīk pliks sievietes nekā apģērbtas. Pasapņoja, ja? Debīliķis. Tas ir ritīgi debīli, ka man patīk pliks vecenis, ne? Ritīgi debīli, ne? Vēl kaut ko debīlāk nevarēja iedomāties, ko. Debīliķis. Tur. Nepamodināju. Oj, kā tev šķiet? Paskaties, tev patīk šī kleita? Nu, forša kleita, piestāv. Tāda es tev patīku? Izskatās, ka tev vispār nekas neinteresē. Ko tu gribi? Sigurd, gribi es palikšu tepat blakus pie tevis, pagulēšu? Nē, te nav nekā divguļumā gulta. Lūdzu, tu gribi mani? Oi, Jēzus Marija, nu ļauj gulēt, lūdzu. Tu mīli mani? Starp mums viss ir labi. Atnāks arī mīlestība. Tā tad nemīli. Domā, ko gribi. Bet tu man teici, ka tu mani mīli. Lūdzu, ļauj man gulēt! Es nezinu, kur ir tava meita. Kā tu nezini? Tavi cilvēki viņu aizveda. Varbūt mums tevi uz meža aizvest. Tu neaizmirsti, ka es esmu prokurors. Hei, kāds tu prokurors? Tu esi bandīts. Tu esi vampīrs ar rozo lapiņām. Kur ir mana meita? Es teicu, es nezinu. Tu gribi vēlreiz pa galvu no Jurģa? Jūs par to dārgi samaksāsiet. Tā, vecīti. Es tev dodu stundu laika, lai mana meita būtu mājās, ja viņa pēc stundas nebūs. Tad es tavu kompromātu nodošu žurnālistiem. Tev ir skaidrs? Vai tev ir skaidrs, Neli? Ir man skaidrs. Ir skaidrs, bet es nezinu. Es jau tev teicu. Es nezinu, varbūt tas ir makarpirksts. Es nezinu. Nu tad tu aizbrauc pie makara un noskaidro, kur viņa ir. Mana meita. Skaidrs? Ar stundu man būs pa maz. Labi. Dodu tev laiku līdz 9 vakarā. Jūs nezināt, ar ko jūs esat uzsākuši karu. Nu, nesatraucies. Mums ar iztēli viss ir kārtībā. Es gaidīšu labas ziņas.
Nu, ko tu brēc kā kuts uz plostu, kas ir makars iekrāva? Pazūd labi. Nu, smuka tev tā kleita, smuka. Nepiņā. Tu noklausījies. Stulbenis. Tad taču sienas tagad no papīra. Makar, es tev gribu. Makar, es tev gribu. Tu kas stulbens nās es, bet tu. Klausies, vācies. Hans, jābrauc. Laižam. Kāpēc ejam raud? Nezinu. Slikta diena, pilnmēnes. Ko tu viņu izdarīji? Neko neizdarīja pati kauts. Labi, braucam. Laižam uz lidostu. Ēma, mētinīt mana. Beidz. Jā? Nu, jēbogu. Es taču tev mīlu. Tiešām? Jā? Tu zini, ka es nevienu nekad nemīlēšu tā, kā es mīlu tevi. Nu, tad ir labi. Ļoti labi. Bet tikai nav obligāti jārunā par to katru dienu, vai ne? Piedod man. Atvaino? Piedod. Labi? Es uzvārīšu tēju. Jā. Halo. Pēterīt. Ko tu saki? Nu, ja jāstiegs, tad jāstiegs. Tikai ne pie tevis, bet pie manis, jo man ir karantīna. Jā, labi. Brauc šurp. Baļotam jau pusstundu nosēdusies, kur tā saruna ir. Nezinu, moša kaut kas lidmašīna atgadījās. Moša prets saplīs vēderā. Un tagad ment ar suņiem virsū. Davai aizveries, jā? Viss kārtībā tur viņai būs. Piebraucam tuvāk, varbūt, ja nu viņi bēg jau skrien. Nē, nekur nebraucam. Bet es zināju, ka tā švabrai nevar uzticēties. Noteikti aizlaidusies. Lūdzu, zvana. Jā, pupsik. Nu, tev viss kārtībā, jā? Aha. Labi, gaidi, mēs braucam. Gaidi. Braucam. Es tik teicu, ka jāpiebrauc tuvāk. Davai nemūli daudz, braucam. Sigurd, kur ir Santa? Ēģiptē, kur citur? Kādā Ēģiptē? Viņa atgriezās. Un viņa izmanīja no mājas un viņa nolaupīja. Jā, tā ir nelaime. Tu zini, kur viņa ir? Tu zini. Kam tu strādā? Man vai ķēniņam? Šoreiz es strādāju sev. Es ķēniņam ir kompromāts pret mani. Un ja Santa neatgriezīsies, tad viņš to kompromātu publiskos. Un tad es jums kā prokurors, es jums vairs nedaru. Nu, tā ir nelēma. Es nezināju, ka tu esi tā piesies ķēniņam. Hubertam tas nepatiks. Es zinu. Vajadzēja viņam pastāstīt? Jā, vajadzēja. Vajadzēja, Sigurd, vajadzēja. Labi. Es atgūšu kompromātu. Atlaid Santu. Es tev samaksāšu. Cik gribi, es tev samaksāšu. Citādi ķēniņš mums ir jāiemidzina. Ko teiksi? Vēl viens ir gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tāls, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nekā zaudēt, kā
kāpēc man atsīties, bet suns vai var mainīties.